Nu, meitenes, patika jums darboties? Jā, ļoti ātri laiks paspēja un tā ļoti interesanti tieši šajā ēterā. Es agrāk domāju, nu ko tur tajā radio kastē tas cilvēks dara, nu kā viņš tur varēja iekāpt. Kā iekāpj un sēž te un runā un spēlē. Vienreiz bija veco laiku tie, nu es agrāk klausījos, nu tagad gan vairs nav tie 2000, tie visi 5., 6., 7. gads arhīvā. Agrāk es klausījos tos raidījums bija viens tāds atbildams kāpēcīšs, un pašā pēdējā raidījumā gribēju kāpēcītis noskaidrot, vai tā, nu kāpēcītis, gribēju noskaidrot, kāpēc Latvijas radio dzirdam visi tie orķestri, un viņš izjauca radio, lai paskatītos, kas tur tā notiek. Tik zinkārīgs bija, ka jā. Nu. Tā iet ar tiem kāpēcīšiem. Nu, labi, tā, mums vēl jānoslēdz programma, vēl ir palikusi viena dziesma no jūsu izvēlētājiem, tagad būs Mājas izvēlētā melodija, tad ar tavu pieteikumu mēs arī atvadīsimies. Ziniet, es vienreiz aizdomājos par zemenēm. Tas ir sarkanā krāsā, pēc formas līdzīgas sirdī. Un, kā zināms, sarkana sirds mums vienmēr asociējas ar mīlestību. Tāpēc, lai tagad skan dziesma par mīlestību, Zemenes grupas Apveceļš izpildījumā. Kolosāli, brīnišķīgi, paldies jums! Gaidīsim jūs arī vēl kādu citu reizi uz darbu. Gan jau! Jā, bija prieks sastrādāties. Jā, lai skan dziesma un jums labu dienu un veiksmīgi nedēļas nogalu un uz sadzirdēšanos. Vislabāk! Šodien mums ir 1. jūnijas, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, Viestures Sproģis studijā. Un es neesmu šodien viens, man arī ir 2 viesi, 2 brīnišķīgi bērni. Tātad Līva Palēja. Labdien, Līva! Labdien! Un arī Arnolds Briezis. Sveiks, Arnold! Sveiki! Jā, nu redz, Arnoldam, kā jau kungam, mēs sarunājam ar Arnoldu tā, ka mums ir šodien tā tradīcija, ka mēs spēlējam tieši jūsu bērnu izvēlētās dziesmas, un tad, nu, Arnolds drusku pagaidīs, vai ne? Dāmu laidīsim pa priekšu, lai dāma izvēlas savas dziesmas. Pulkstenī pasaka, cik tad ir pareizs laiks, lai mūsu Latvijas Radio 2 klausītāji zina. 11 un 12 minūtes. Nu, redz, cik skaisti. Bet, kā jau es iepriekš solīju, šajā brīdī iepazīsimies tuvāk ar Līvu Palēju. Līva, čau vēl vienreiz. Čau. Klausies, ko tu dari? Es spēlēju saksofonu un klavierus un arī blokflauti spēlēju. Baigies malacis tu esi. Kā tev sanāk? Kā veicas? Nu, normāli veicas man te saksofonā. Un kas tev labāk patīk no šiem instrumentiem? Man vislabāk no tiem instrumentiem patīk saksofons. Kāpēc? Tāpēc, jo viņa izskats ir tāds ļoti interesants un viņa skaņa ir tāda, kā lai pasaka. Nu, es saprotu, saksofonam ir īpaši skaņa. Jā. Un katrā ziņā ir instruments, ko var izmantot, man liekas, ļoti daudzos mūzikas žanros, vai ne? Jā, it īpaši džezā. Nu jā, tev džess arī patīk, kā es saprotu. Džess man patīk. Jā. Katrā ziņā, Līva, tagad mums ir viena dziesma, ko tu esi izvēlējusies. Tie ir instrumenti ar dziesmu Zemeslodes. Kā tu šo dziesmu pati pieteiktu un kāpēc tu viņu izvēlējies? Es šo dziesmu pieteiktu tāpēc, jo viņai ir ļoti skaisti vārdi, un es šo dziesmu piesaku tāpēc, lai atcerētos, ka zeme tiešām ir apaļa kā lode. Labi, klausāmies visi kopā. Jā, pulkstenis ir 11:18 minūtes, un mēs tādā jaukā kompānijā Līva, Arnolds un Viestures turpinām šo 1. jūnija bērnu Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas programmu Latvijas Radio 2. Un nākamā dziesma mums ir, kā jau mēs sarunājām, Arnolds ļāva Līvai šajā stundā izvēlēties mūziku, un Līva ir izvēlējusies dziesmu, kurai nosaukums Nāk nakts, un kur izpilda Jānis Grodums un Dženija Meija. Līva, ko tu par šo dziesmu mums pastāstītu? Šī dziesma, protams, ir ļoti skaista, un viņai ir ļoti iegaumējami vārdi. Un katrā ziņā viņa ir tāda arī dinamiska, vai ne? Jā. Jā, labi, klausāmies. Tad mums ir trešdienā. Kas mums ir studijā? Līva. Kas vēl? Arnolds. Arnolds, cik pulkstenis? 11 un 22 minūtes.
Arī šī diena ir skaista visos niekos un visos sīkumos. Jā, šodien ir 1. jūnijas, šodien ir bērnu svētki, tāpēc arī Latvijas Radio 2 šodien sūta daudz mīļu sveicienu visiem bērniem un visiem mūsu klausītājiem. Un kā Alla šajā laikā, šobrīd pulkstenis ir 12:06, un šajā laikā mēs parasti īpaši suminām gan gaviļniekus, gan jubilārus. Un jāsaka, ka šodien vārda diena ir Bernadīnei, Birutai un Mairitai. Un man ir liels prieks, ka arī šajā darbā man šodien būs palīgi, un kā jau jūs ziniet, šodien mums studijā ir Līva un Arnolds, un tāpēc es sākumā nolasīšu raksturojumus šīs dienas gaviļniecēm, un pēc tam arī īpašs pārsteigums no Līvas un Arnolda. Tātad es sākšu ar Birutas raksturojumu, un jāsaka, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina par to, ka šodien Latvijā vārdienā mēs varam sveikt 5400 Birutas un arī vienu Bernadīni. Tiešām ļoti rets vārds, un tāpēc arī vārdu noslēpuma kalendārā vēl nav skaidrojumi par šo vārdu. Bet par Birutu. Biruta ir lunkana, darbīga, spriega, veikla un attapīga, labsirdīgi veido ap sevi plašu paziņu loku, necieš gaušanos un laiskumu. Bet nu vārds Līvai. Un es šodien Birutus sveikšu ar Broņislavas Markuželas dzejoli. Lai zvaigžņu vēji vējo un rožu birzis dīkst, lai piena ceļa krējums jums kausos neizsīkst, daudz rožu un baltu dziesmu un mīlestības daudz. Sveicieni vārda dienā! Jā, un arī Mairitai šodien ir vārdu svētki. Un Latvijā Mairitas ir 828, un pāršķirot nākamo lapu, vārdu noslēpuma kalendārā, par Mairitu rakstīt šādi vārdi: loģiski domājoša sieviete māka kombinēt, analizēt, veidot, visu labi pamana un visu rūpīgi ielāgo. Bet nu, Arnolds. Tagad Arnolds arī nolasīs kādu skaistu sveicienu visām Mairitām. Dzīvojiet jūs, māsiņas, kā tie ciema balodīši, vēl man labu, es tev arī, tad būs mīļa dzīvošana. Ko mēs visi dabūsim, kad mēs ļaunu vēlēsim? Sveicieni vārda dienās! Liels paldies maniem palīgiem, un Latvijas Radio 2 sūta sveicienus visiem šīs dienas svinētājiem. 12:12 minūtes, un kā jau iepriekš dzirdēju, patiešām mēs studijā esam viena brīnišķīga kompānija. Līva Palēja, Arnolds Briezis un es Viesturs Sproģis. Un klausāmies vienu dziesmu no grupas Tērvete, kurai nosaukums ir Lietus skūps, un pēc tam jau arī šajā stundā tātad Arnolds Briezis piedāvās mums savas izvēlētās kompozīcijas. Ko tu esi izvēlējies? Tā ir Laura Enika dziedātājs Skrienu. Ko tu mums par šo dziesmu labteiksi? Kāpēc tu viņu izvēlējies? Es viņu izvēlējos, tāpēc, ka viņa ir... Kas tev patīk? Tev patīk, kā Lauris Reiniks dzied, vai arī tev patīk kā tā dziesma, ka tur visi skrien un viss dzīvē notiek? Tā, kad Lauris Reiniks dzied. Tev patīk, kā viņš dzied, ja? Jā. Labi, nu te paklausāmies visi kopā, ja? Kā tev ir sanācis ar izvēli? Jā, brīdis klāt. Kā jau solīju, šodien ieskatāmies jūsu labas apetītes vēlējumos. Tātad man palīdzēs gan Diāna, gan Iļa. Un tad mēs arī sākām sumināt šīs dienas gaviļnieks jubilārs un sūtīt labas apetītes vēlējumus. Sirsnīgi vēlējumi Birutai Plūmenai no Limbažiem. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī, lai saulainu sveicienu Birutai vārda dienā. Sūtālojieši no Salvitas Sliepiņas. Jā, labi. Iļa. Birutai Goldbergai Smiltenei ir 3 lietas, kas dzīvē mirts – saule, ziedi un laba sirds. Ar mīļu sveicienu Ināra Liepiņa. Jā, paldies! Un mēs savukārt turpinām pusdienot, vēlēt jums visiem labu apetīti un arī lasām jūsu īpašos labas apetītes vēlējumus. Vēlējuma Leo Rozes kungam Rīgā. Vismīļākie sveicieni 86. dzimšanas dienā. Veselību, cerību un mīlestību turpmāk. Novēl Ralfs, Indra, Gunārs un Arta no Rujienas. Birutai Leimaņai. Sveicam tevi, mīļi, dzimšanas diena un šodienas vārda dieniņa. Lai veselība turas, lai gaišas domas tevi vada.
Sūtītājs Mārita un Elbras kolektīvs. Pašlaik 1:22 minūtes studijā ir Diāna, Iļa un Viesturs, un mēs turpinām ar jūsu labas apetītes vēlējumiem. Maritais Pransmanai no Valmieras. Mīļi sveidzieni un daudz buču šodienas vārda dieniņā visforšākai krustmāmiņai. Sveic krustmeites Ārta Santa no Valmieras, kā arī sveicieni vārda dienā no mammas, māsas Agitas un Jāņa, novēl Agita Bogdānova. Jānim Beigsmaņim no Smiltenē. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā no darba kolēģiem. Sūta Jolanta Kaužana. Sveicieni sūta dzimšanas dienā Lienītai Blumbergai. Mīlestību vairāk kā vakar, sapņus, kas piepildās, torti, kas nesakarst un draugus, kuri vienkārši ir. No sirds novēl Kristīna Jānis Kristaps. Mairitai Miteinbergai no Mērsragā. Vissirsnīgākie sveicieni darba vārda dienā, lai veicas visas dzīves jomas. Sūta masīsas un brālens Vilnīs Vānzenē. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām. 1:35 minūtes Viestures Sproģis studijā, un man arī šajā brīdī palīdz Diāna Ponaskova un Iļa Orlovs. Un mēs turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Birutei Plūmanei no Limbažiem. Un labestības tavējā, kas alaši pretī plūst, ik viens no tavas dvēseles savu kādu daļu gūst. Daudz laimes vārda dienā, sirsnīgi novēl skolas dienu draudzene Ligita. Birutai Mūrniecei no Rezeknē. Daudz mīļu sveicienu vārda dienā, spēku, veselību un prieku. Sūta Mārita Raudoviča. Jā, pulkstenis ir 2:08 minūtes studijā Viestures Sproģis, un man palīdz arī šodien Diāna Ponaskova un arī Iļa Orlovs. Sveicināti vēl vienreiz! Sveiki! Nu, mēs varam drusciņi tā kā vairāk parunāt, jo labas apetītes vēlējumi ir beigušies. Mums ir laiks varbūt vairāk par sevi jūs varētu pastāstīt, Diāna, ko tu pašlaik dari? Pašlaik beidzās skola, kā jau visiem skolēniem. Vakar bija pēdējā diena, un tad priecājos, ka drīz jau pavisam drīz tuvojas vasara un atpūtas laiks pašlaik. Jā. Kur klasi tu beidzi? Beidz 11. klasi. Tad jau pavisam nopietni, vai ne? Jā, nākošais gads būs vēl nopietnāks. Nu, nākamais gads ir izšķirošais, vai ne? Jo gal galā dušaņi uz augstu skolu ar tu taisies, taču iet pareizi. Nu, jā. Kā tev Iļa klājas? Pašlaik es mācos 9. klasē, un es diezgan uztraucos mazliet par eksāmeniem. Nu, es jau 2 eksāmenus jau aizdevu. Jau nolika, jā? Nodevu, jā. Es domāju, ka būs viss kārtībā, un man būs drīz jau izlaide. Izlaidums būs, jā? Izlaidums būs, nu, kolosāli. Es esmu ļoti priecīgs. Man patīk dziedāt, ļoti patīk dziedāt. Es uzstājos dažos konkursos. Kā es saprotu, tev arī ļoti labi sanāk, vai ne? Jā. Tu esi zelta talants gal galā. Zelta laureāts, jā? Atzīst. Paldies. Nu, protams, arī Diāna ir, vai ne? Jūs abi esat lieli malači. Man prieks par jums un novēlu, lai jums viss izdodas un vēl vairāk nekā gribās, jā? Un tagad, man liekas, ir brīdis klāt, kad mēs varam spēlēt tās dziesmas, kuras jūs esat izvēlējušies. Un tad no Diānai tiek pirmā dziesma. Tātad Perla Ladies, un tas ir Perla un Ladies Suite. Jā, mazajām sirsniņām veltītas. Jā. Nu, ko tu vari teikt par šo dziesmu? Tā ir skaista, un es ceru, ka tā dziesma iedvesmos cilvēkus, jo tā ir himna arī Nike Riga Run, un jā, man ļoti patīk tā dziesma. Jā, man liekas arī tāda veseliska dziesma. Veseliska, jā. Nu, klausāmies. Turpina skanēt Latvijas Radio 2. Jā, redz, tieši šajā brīdī Iļa un Diāna ir kopā ar mums. Mēs vadām šo dienas programmu, un tagad arī viena dziesma, ko Iļa ir izvēlējies. Un tā, jūsu uzmanībai tiek piedāvāta dziesma tikai tā. Man patīk šī dziesma, ļoti, ļoti patīk. Tāpēc, ka tā ir ļoti laba un sirsnīga dziesma. Šajā dziesma ir par draudzību, un man viņa patīk, tāpēc, ka man patīk būt kopā ar saviem draugiem. Jā, klausāmies, Liepājas brāļi tikai tā.
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Latvijas Radio 2 skan īpaša programma kopā ar mums. Visu dienu studijā, kā ētera balsis, darbojas bērni, projekta bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām nāca līdzās dalībnieki. Un tagad vārds jauniem kolēģiem Diana un Ilja. 1. jūnija Latvija un citviet pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Tas aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēva norisinājās pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi, kas svētku diena 1. jūnijas bija 1950. gada. Kopš tā laika visā pasaulē notiek dažādi sarīkojumi veltīti bērniem. Šajos svētkos ik viens aicināts padomāt par bērnu drošību, par to, ka katram bērnam jāsaņem mīlestība, iespējas priecāties un būt laimīgiem. Šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. Mākslas festivāls Nāc līdzās aicina jūs uz laureātu koncertu Dzīvot prieks, kas norisināsies šodien, 1. jūnijā, 17. Brīvdabas atpūtas parkā Egle. Koncertu vadīs Latvijas Laļu teātra aktieris Valdis Vanaks. Svinot Startautisko bērnu aizsardzības dienu Rīgā, no 1. jūnija līdz 3. jūnijam notiks daudzveidīgie pasākumi jaunākai paaudzei. Bērniem veltīti sarīkojumi būs Vērmanes dārzā, Meža parkā, pie Kongresa nama, Kalnciema kvartālā, Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, Rīgas 31. vidusskolas pagalmā un kultūras centros. Īpaši plaša programma būs Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā par zaļu patvēl zaļāks, kas šodien 1. jūnijā visas dienas garumā no 10 līdz 5 notiek Vērmanes dārzā. Šeit dzied, dejo, spēlē un zīmē Rīgas vispār izglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu kolektīvi un ielu teātri, kā arī populārās Rīgas pilsētu bērnus popgrupas. Pasākuma vērotāji tiek iesaistīti radošo darbnīcu aktivitātēs. Rīgā bērniem veltīti svētki tiek organizēti jau 104. reizi. Šīs tradīcijas aizsācēji bija kādreizējie vecmelngrāvju kultūras dzīves veidotāji, kokrūpnieks un mecenāts Augusts Dombrovskis un skolotāja Marta Rinka. Paldies! Tie bija mūsu jaunie kolēģi, tātad Diana un Ilja. Bet šajā brīdī mums laikam gan Iljam, gan Diānai, gan man viesturam būs jāsaka tā, vai ne? Mūsu klausītājiem. Jūs vēl varētu kādu teikumu novēlēt visiem mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem. Jā, tūlīt skanēs dziesma, Raimonda Paula dziesma Ceļu skaita rudenī. Tā ir ļoti priecīga un ļoti tāda emocionāla dziesma. Man viņa ļoti patīk, tāpēc, ka viņa pacel garastāvokli. Un tā ļoti jums patika, es tā ceru. Un tā es... Lai skan. Jā, lai skan. Ko tu mums teiksi, lūdzu, Diana? Klausītājiem novēlu izturēt šo lietaino laiku un sagaidīt Jāņus jau ar siltāku un tādu vasarīgāku laiku. Paldies, Diana, paldies, Ilja, paldies, ka palīdzējāt man, paldies, ka Gvido palīdzējāt, jūs tiešām esat malači. Šeit jums arī dāvanas, protams, to jau neredz mūsu radio klausītāji, bet katrā ziņā jums, lai dzīvē viss labi izdodas, ja? Paldies. Paldies jums liels. Un tad jau rudenī tad tos ceļus arī saskaitīsim, bet tagad dziesmā, jā. Labi, paldies, tā. Visu labi. Pulksts radio 21 minūte pār 3. Studijā Kristiāna un Baiba. Un nākamā dziesma es gribētu veltīt Sandrai, jo viņai šī dziesma ļoti patīk. Sandra ir tava draudzene? Jā. Un ir kāds atgadījums par šo dziesmu arī, jā? Bija vasaras ballīte tā kā pie viņas, un šī dziesma skanēja, tā teikt, ļoti bieži, un tā man viņa arī sāk arī iepatikties. Es ceru, ka arī visiem klausītājiem, es pat zinu, pilnīgi esmu pārliecināta, ka šis ir viens no Latvijas Radio 2 tādiem, lieliem, ilgus gadus jau hitiem. Kaija. Kristiāna, tev arī nākamā dziesma, ko tu pieteiksi, tev arī laikam ir tieši saistībā ar šo projektu. Jā, bija nāc līdzās nometni, un tur mums mācīja dziedāt Gunārs Kalniņš, un viņam ir viena forša dziesma Mīlas balāde. Tu arī ar Gunāru Kalniņu kopā arī dziedāji, vai viņš tikai tev mācīja dziedāt? Viņš mācīja dziedāt mums nometnē. Tiešām sirsnīgs cilvēks viņš ir. Tad jau jūs pēc tam arī uzstājāties, laikam kopā arī koncertā arī, jā, Ziemassvētkos bija, jā? Kurā vietā? Operā.
Nacionālajā operā. Jā. Un ar ko tu kopā dziedāji un uzstāji? Es kopā dziedāju ar Evitu Zālīti. Un šodien arī jūs uzstāsieties tajā Eglē koncertā, ko Diāna jau te stāstīja. Jā. Arī Evita Zālīte arī būs, jā? Jūs dziedāsiet kopā, jā? Īsti vēl nezinu, tad jau aizies uz mēģinājumu, ka beigsies ēters, jā? Tev tāds saspringta diena, jā? Ēters un pēc tam mēģinājums un tā koncerts, jā? Bet tagad Gunārs Kāliņš, jā? Mīlis balādi. Divi studijā strādā. Kristiāna, tu arī jau gatavojies kaut kā Līgo svētkiem pamazām? Nu, vēl es par to nedomāju. Vēl tālu. Jā. Kā galā vakar tikai skola beigusies, jā, kur tad vēl tik ātri domāt par Līgo svētkiem, jā. Bet man atkal tikko ienāca jauna informācija, ka tu nemaz neesi atklājusi vispār visus vēl savus talantus. Ko tu vēl dari bez tā, ka tu arī dziedi? Es arī zīmēju. Zīmēju, bet ne tikai tā vienkārši tā mājās kaut kur ķēpājies pa burtnīcā, bet tas tā diezgan pat nopietni tu zīmēji. Jā, man bija savu personāla izstādi pagājuši gadu. Kurā vietā? Aizputēs Novadu pētniecības muzejā. Un tagad jaunākais, ko es esmu zīmējis, es ilustrēju Sandras Priedolas grāmatu. Man draudzene, ko sarakstīja dzējoļus. Un šī grāmata jau ir iznākusi? Vēl nav, vēl pašlaik top. Bet tu jau esi kādu grāmatu ilustrējis, vai šī ir pirmā? Nē, šī pirmā. Pirmā. Un kā vispār var dzējoļus ilustrēt, es nesaprotu. Kā tur, es saprotu, ja stāstu var, tad ir kaut kāds stāsta vāroņus, bet dzēju ilustrēt. Tas vairāk tā uz izjūtām, un ja tu pazīsti to cilvēku. Un arī, protams, palast dzējolu, un te jau tu apmēram nojaut, ko zīmēt. Un tad droši vien tu arī dziesmas varētu ilustrēt, vai ne? Nezinu, varbūt. Vismaz nākošo dziesmu tu tagad ilustrēsi noteikti un izstāstīsi mums ēterā savu ilustrāciju. Nākamā ir viena no labākajām Mārtiņa Freimaņa dziesmām, un tā ir Iesta dziesmiņa. Un Mārtiņš Freimans, man liekas, arī bija nāc līdzās draugs, vai ne? Arī daudzreiz piedalījās arī koncertos kopā ar jums, vai ne? Tā atnāk pavasaris. Tā ir Vineta Snipke, un šī dziesma ir pa manu pilsētu, un šī dziesma tiek arī uzskatīta par Aizputas vidusskolas tādu kā himnu. Un šī dziesma ir sarakstīta ļoti sen. Skaidrs, un kāds ir dziesmas nosaukums, varbūt tu arī to varētu izstāstīt mums, lai būtu skaidrs. Laiks. Labi, laiks arī mums spēlēt dziesmu, un tad jau ziņām arī pavisam drīz laiks. Vai tev izdodas šī diena? Uz redzēšanos.